Mēs viesojāmies Kuldīgā, lai noskaidrotu tur satikto cilvēku viedokļus par eiro ieviešanu Latvijā 2014. gadā. Eiro ir naudas zīmes, kas būs Latvijā nākamgad 2014. gadā. Eiro būs grūtāk iemācīties nekā latviešu naudas. Uzņēmējiem tas būtu labi, bet pašiem latviešiem nevarētu pierast no sākuma pie tā eiro. Es uzskatu, ka tas nav vajadzīgs. Tāpēc mēs esam Latvija, mums ir savs lats, savs santīm, un ja mums būs tagad eiro, tad mēs vairs neesam vairs tas. Kamēr sākumā pieradīs atkal tur tās cenas, tās svārstības, un cik es jau esmu padzirdējis, tad eiro ieviešana jau arī visi produkti, visas saimniecības preces, visam tiks cenas paaugstināts, bet algas jau noteikti paliks tāda pašā līmenī. Jā, es atbalstu eiro ieviešanu Latvijā, tāpēc, ka tas ir nākamais solis, lai mēs kļūtu par daļu no attīstītajām valstīm, jo šobrīd mēs esam tikai attīstības līmenī. Vienkāršā tauta tur neko neiegūs. Vienmēr tā ir bijis, kā mainās nauda, tā cilvēkiem tikai pasliktu. Tā ir, es jau esmu vairākas naudas maiņas piedzīvojusi un vienmēr ir tikai pasliktu. Tā naudas mainīšana kaut kā aiziet vietēs. Manuprāt, vispār tiem, kas politiķiem un visiem pārējiem vajadzētu strādāt tieši pie vecākās paudzes cilvēkiem, jo viņiem ir grūti saprast viss, kā tas notiek, un kad tagad tev no latiņa mīļā pierastā būs eiro, vai ne? Jauniešiem tas ātri aizies, pieradīs, viss būs kārtībā. Lats ir nomināli vērtīgāka valūta par eiro, tātad pēc eiro ieviešanas gan ieņēmumi, gan cenas būs skaitliski lielākas. Sabiedrībā valda dažādi uzskati par eiro ieviešanu Latvijā. Tomēr ar nākamā gada 1. janvāri latu nomainīs eiro.